ideālās pasaules vīzija ir, ka viss ir labi un ka cilvēki dara labas lietas. Kas ir labas lietas? Tas jājūt iekšēji, droši vien atkarīgs no vērtību sistēmas. Bet tā, ka tur, kur ir tā labā enerģija, tās arī ir tās labās lietas. Kad man pašai pietiktu tik daudz enerģijas, tad droši vien, ka man nebūs žēl arī to dalīt. Un tāpēc arī tā ir labā pasaule. Visi dalās tajā enerģijā. Es nekad neatsaku palīdzību, ja man ir brīvs laiks, ja man ir enerģija. Tas var būt jebkādā formātā, vai ar padomu, vai fizisku darbu. Es cenšos parasti nevērtēt, cik svarīgs būs mans iegūms, bet ja man ir tajā brīdī laiks un vieta, gan jau kosmoss pēc tam atspēlēsies. Sociālie pasākumi. Īstenībā jau daudzi projekti un daudzas lietas varbūt tās ne tieši ir sociālas, ar sociālu palīdzību vai labumu citiem, bet ir bijuši pasākumi, kuros droši vien iesaistītie cilvēki, gan kā dalībnieki vai mani kolēģi ir ieguvuši kaut kādas lietas priekš sevis, savu pieredzi, un iespējams, ka tajos projektos gūstot pieredzi, viņi pēc tam var palīdzēt citiem, var taisīt savus projektus, un tādā ziņā tā ir arī kā palīdzība. Visi nav ideālisti, un tās vērtības sistēmas ir atšķirīgas, un tad tu nāc pasaulē ar to savu vīziju, kā lietām jānotiek, un ir gadījies, ka man tomēr nosauc par naivu un sapņotāju, ka ir jāmostās, jo pasaule īstenībā nav tik laba, kā liekas. Es domāju, ka ar savu darbu un piemēru esmu parādījusi, ka sapņot var, un tas nemaz nav tik slikti, un ja ir kaut kāds mērķis vai kaut kāda vīzija, kam tu tici, tad to arī kaut kādā brīdī vai kaut kādā mērā var sasniegt. Bet šajā sakarā es varu vēl teikt, ka es esmu dzirdējusi, ka tā kā jaunietis ir ideālists, un ja jaunietis spēj to ideālismu noturēt līdz iegūst pieredzi, tad tas cilvēks varētu gāzt kalnus. Tāpēc es uzskatu, ka tā ir bagātība, ja cilvēks to jaunības ideālismu var arī noturēt pieaugot. Tās vīzijas vai tās lietas vai projekti, ko es esmu ieplānojusi, viņas man ir ļoti reālas, un ideālisms bieži vien nav reāls. Vismaz tā cilvēkiem liekas, tāpēc tā pateikt, kas būtu tāds ideāls, lai arī citi to saprast, ir grūti. Varbūt es šajā dzīves posmā es redzu to tematiku vai to interesi, kas mūsu tādus ideālistus varētu turēt kopā. Šobrīd es varbūt tās attīstos iekšēji un personiski, bet es pilnīgi pieļauju, ka ar laiku, un es pat esmu teikusi, ka vecumdienās noteikti būšu kāda klubiņa biedra, jo tas tikai ļauj to dzīvi izgaršot. Es vēl gribētu teikt, ka attiecībā uz ideālistiem ideālists nav stulbs, un viņš arī var būt loģisks, tāpēc nevajadzētu tā noniecināt un izvairīties no tādas sapņošanas vai ticēšanas kaut kādiem ļoti absolūtām lietām vai vērtībām.